Čau, šorīt ir plāns pārbaudīt, vai tiešām nevar uzlabot 4,9 sekundes līdz 100 km/h. Ražotājs saka, ka var 4,5, ieliesim 98, gan jau tas arī nospēlēs savu lomu. Bišķiņ sabijos, gribēju liet 98, skatos 95 un dīzels. Tā, bet skats ir manīgs, jo cenā ir izlikts 95, 98 laikam maz patērē, to tā nepopularizē, bet mēs mauksim šito. Laižam iekšā un paskatāmies, kā tad ir cena, jo savādāk mēs nevaram uzzināt. Eiro 577. Slēdzam iekšā. Tad liekam drive mode uz dynamic. Ir. Dzirdam. Reku šitā jaukā dudināšana. Bet kā tad mēs mēram ātrumu autoportālā? Ir viena ierīce. Es izmantoju šitā te OBD link lasītāja un spraužu iekšā. Atrodam aplikāciju un connect. Te man ir dažādas iespējas. Var uzlikt arī šitādu instrumentu panelīti atsevišķi. Bet izvēlāmies rekur no 0 līdz 100. Līdz šim 4,98 sanāca. Jābūt 4,5. Jautājums ir, vai izdosies. Tagad šitajā video, tā kā jūs redzēsiet, varat jau paminēt komentāros, cik būs. Nu, es domāju, ka noteikti būs labāk, bet jautājums pa cik. Tagad pat liekas, ka varbūt nav tik precīzi. Un tas ir tas, par ko tu maksā. Maksā diezgan daudz. Turklāt tagad Rīga Jūrmālas šosē beidzot ir 110 km/h, ko mēs daudz runājam auto. Bet pastīsimies, cik tas maksā. Re, kur ir S5, tā, te nav. Re, kur ir vilks, jēra, ādā. Bet rezultāts ir uzlabots, veicu visu ar vienu ierīci, vienmēr auto. Esmu gan tagad bišķiņ satraukts tomēr par to precizitāti, bet forši tiekamies auto, piesako.